Nāc ar mani 100 km pārgājienā pāri visam Lake District Nacionālajiem parkam. 5. un noslēdzošā diena. Seko All Trails, viņa teica. Kas te Pālu? Te troļi varbūt mitinās vai kas? Jā. Pa šādu vēl 4 km jāiet. Pārgājienā navigācijai izmantoja pārsvarā divas aplikācijas. Pirmā bija All Trails. Kā redzams, šajā konkrētajā gadījumā šī aplikācija mani ved pa ezera kreiso krastu, kur ir šāda mežonīga, dažreiz pat grūti izejama taka. Savukārt mana otrā izmantotā aplikācija ir Google Maps, un kā redzams, Google Maps mani ved pa ezera labo krastu, kur iet parasts ceļš. Šis noteikti bija stāvākais kāpiens manā mūžā. Tur augšā tieši cilvēciņi kaut kādā nāk lejā. No turienes nonāk lejā tā visām kliņķīm. Pēc tam pat tāda purva jānokūliņo un vēl līdz ezeram diezgan kritums. Redzat lejā to tur purviņu? Tikko aizgāju līdz turienei. Paskatījos kartē un jāsaprat, ka neesmu uz pareizās takas. Bišķiņ panāca uz augšu 50-60 metri pa stāvu kāpienu un esmu tagad uz savas pareizākās takas. Tā kā vienmēr skatieties kaut kādos krustojumus, vai jūs aiziet pareizi. Kaut gan lielākā taka gāja tur, viņa atdūrās pret purvu, tur es būtu ar slapjām kājām. Un šeit viss pa sausā. Kāds var pateikt, ka šī pa struktūra ir? Kas te ir domāts? Tā ir kaut kāda pils bijusi vai kaut kas tāds? Kādam izkritušas bikses un cimdiņš, bet mēs turpinam coast to coast. Klasiskā telefona būdiņa, kur joprojām darbojās, telefons ir iekšā, tas ir liels retums. Un vēsturiskā zīme, ka tur ir public footpath. Esam ciematā Burnbankas. Reka, mums jau jāiet tālāk. Kāds ir atradis brilles? Village Car Park. Reka, var noziedot un aizsargāt vāveres. Tāda pasaku taka. Tādas te zīmes, laikam nepareiz atnācis. Un labi, vēlreiz bulli satikties negribu, ejam. Interesants skats, papardīts augu uz ozola stumbra. Un tur pāri ūdenskritums. Vēsturiskajam tiltam mazliet ķūnings. Likums paredz, ka tavu suni var nošaut, ja tas atradīsies ganāmpulkā. Rekur kārtējā tāda vieta zīme rāda, ka augšā jāiet. Karte rāda, ka lejā, un tās ir pilnīgi citas takas, uz pilnīgi citu virzienu aiziet. Ar šiem te gaļas lielopiem negribētās nakšņot vienā aplokā. Laikam kaut kāda sarkanā aitu šķirne. Nebija sevišķi daudz opciju palikušas, nācās uzcelt telti Šaphabī jeb Šapa klostera teritorijā. Šajā galā tomēr ērces arī uzdarbojas, eku 3 iekodušās, vienu jau izrāvu. Nekas te daudz nav palicis pāri. Te tāda virtuves vietiņa. Kāds var iekomentēt, kas šis par stūra caurumu? Vai te bijuši apslēptie dārgumi vai kas? Kaut kāds stūra caurums. Šīs ir īstās Šaphabī drupas. Tālumā Lake District Nacionālais parks, te mēs esam tādā pārejas stadijā starp Yorkshire Moors un Lake District. Šaphabī. Re, kāda viņa izskatās. Tas, kas palicis pāri. Cattle grids, lai govs un aitas nevarētu pāriet pāri. Visas kartes, All Trails un Google Maps man rāda, ka jāiet ir šeit. Bet reāli ir uzstādīts jaunas zīmes, tikko atnācis no šī celiņa. Un reku coast to coast, public footpath shop. Jāiet pa lielo ceļu. Tā kā dodamies. Šeit, kā daudzās vietās, vecās būdiņas izmantotas kā grāmatu maiņas punkts.
Penritā no pirmdienas līdz ceturtdienā jaliņš tikai 2,75. The Giant's Grave jeb Kumbrijas karaļa kapavieta. Šis karalis valdījis vairāk kā pirms 1100 gadiem. Sēklu apmaiņas punkts vietējā bibliotekā. Atstāj sev nevajadzīgās sēklas un paņem tādas, kuras tev vajadzīgas. Viena no skaistākajām vietām Penritā, no kuras pavarās pats skaistākais skats pār pilsētu, šis ir Beacon tornis. Redz no pils redzama šī te bāka, kur mēs tikko bijām, ja cena apziņošanas vieta, kur dedzināja ugunskurs, lai apziņot visus pilsētniekus.